Ir grūti atrast vēl kādu instrumentu, kuru sabiedrība, nevaldības organizācijas vai mēs, opozīcijas politiķi, varam izmantot, lai norādītu uz pašreizējā regulējuma trūkumiem un aicināt jūs sadzirdēt šo problemātiku, kāda ir ar pašreizējo vēju parku attīstības regulējumu un trūkumiem tajā. Un šis Sandras Stepiņas iesniegtā iniciatīva ir viena no tām. Jūs redzat, ka par to ir parakstījušies vairāk nekā 10 000 Kurzemes ļaudis, bet, ja atverat arī šo pieteikumu plašāk, jūs redzat, ka tur ir arī virkne vietējo biedrību parakstījuši šo, no kuriem liela daļa ir saistīta tieši ar uzņēmējdarbību, ar turismu attīstību. Ja? Un mēs jau vairāk kārt arī apakškomisijas sēdēs esam norādījuši uz tiem trūkumiem, ka ietekme uz uzņēmējdarbību un uz turismu nav pienācīgi izvērtēta, un arī regulējumā nekādus izņēmumus neparedz. Un faktiski tā situācija ir tāda, ka šie līdz 350 metriem augstās vēja turbīnas faktiski var apiet visus citus regulējumus, kādas ir aizsargjoslu likumā paredzētas. Un faktiski šajā 5 kilometru piekrastes teritorijā, kur ir citām nozarēm ierobežota saimnieciskā darbība, mēs šiem neskaidras izcelsmes ārvalstu projektiem faktiski dodam visatļautību. Ja? Un konkrētajā gadījumā, teiksim, iesniedzēji ir Pāvilosniec un Pāvilostā, teiksim, Sakas pagasta apkārtnē, ja? Tur ir vairākas aizsargājums dabas teritorijas arī. Un tā skaitā viens no 4 Latvijas dabas rezervātiem, Grīņu dabas rezervāts, kas ir augsta līmeņa aizsargājums biotops un Natura 2000 teritorija. Un, manuprāt, tie ir pietiekami argumenti, lai ieklausītos un pārskatītu šo. Un, kā jau es iepriekš esmu teicis, joprojām mēs neesam pateikuši, kas ir tas demokrātiskais rīks, kurā sabiedrības viedoklis, vietējo iedzīvotāju viedoklis, vietējo uzņēmēju viedoklis būtu jāņem vērā. Jo jūs teiksiet, ka vienmēr jau atradīsies 3 cilvēki, vienalga, kurā neapdzīvotā vietā taisīs vēja parku, ka vienmēr kāds protestēs. Bet tad radiet instrumentu, ka šeit, kur ir profesionāli sagatavots dokuments, kur ir uzņēmēju viedoklis, dabas aizstāvju viedoklis, kvantitatīvi liels cilvēku skaits, kas parakstās, tad dodam argumentus, dodam instrumentus, kā demokrātiski šiem cilvēkiem apturēt šo procedūru. Šobrīd šādas procedūras nav, un faktiski mums ir absurda situācija, ka mēs pat nezinām, kas stāv aiz šiem projektiem, kāda nauda stāv aiz šī projekta. Ja? Piemēram, mums tātad likumā ir pateikts, citā sakarā, mums ir pateikts likumā, ka Latvijā skaidrs naudas darījumi tātad nedrīkst būt virs 7200. Ja? Tas ir slieksnis. Kāpēc tāds ir likumā ierakstīts? Tāpēc, lai neizplatītos nezināmas izcelsmes finanšu līdzekļi masveidā. Ja? Tādēļ ir šāds slieksnis. Savukārt šeit miljonu projektiem ir nezināmas izcelsmes. Ja? Mēs ķeram cilvēkus pa skaidrs naudas apriti, bet neizķeram neskaidrs izcelsmes miljonu projektus, kuri ir blakus mūsu valsts robeža, tad uz mūsu valsts piekrasti ir robeža, tur ir aizsardzības. Tātad arī šī gaisa telpas drošības jautājumi, visi radari, ja, tur mums vispār neinteresē. Un es nesaprotu, kādēļ, teiksim, ministrs nejautā šādas jautājumus. Un man jāpapildina Matisons kundzes teiktais par aicinājumu Čudara kungam apmeklēt Pāvilostu. Klimata un enerģētikas ministrija bija atbraukusi Pāvilostā. Es arī ierados uz to tikšanos. Un bija atklāta saruna, mēs, man liekas, 2 stundas norunājam, vietēji iedzīvotāji bija gatavojušies, uzņēmēji, visu izrunājām. Kā jūs domājat, vai kaut kas ir mainījies kopš tās tikšanās? Absolūti nekas. Tā ir darbības imitācijas, dusmu tvaiku nolaišana, vienalga saucat kā gribat, bet reāls rīcības nav. Līdz ar to atbalstam šo iedzīvotāju iniciatīvu un atrodam saprātīgu risinājumu, nespiežamies virsū šīm apdzīvotajām vietām ar vēja parkiem. Jā, katrs kilometrs tālāk no apdzīvotas vietas ir investoram neizdevīgs, jo tas ir dārgāk. Bet jums nāksies maksāt šo dārgāko cenu, jo mēs nepieļausim pašreizējo visatļautību, ka var visur, var jebkurš un līdzekļi nav jāparāda. Šī anarhija ir jāizbeidz.
Tādēļ ieklausāmies Kurzemes ļaudīs un virzam uz priekšu šo iniciatīvu. Paldies!